laižam gaisā. Šodien mums šīs telts vai laivas nosaukums ir mainīgā pasaulē, mainīgs prasmes. Mainīgs prasmes, jā. Jā. Un tieši koncentrēs uz arhitektūras un dizainu, izglītību, kā apmācību šajā jomā strādājošos. Jā, jo mēs gribējām iesākt par to, ka kopumā ir tiešām mainīga pasaule saistībā ar gan dažādām krīzēm, par kurām mēs runājām pirms mirkļa, gan cilvēki ir pavisam citādi. Marta šobrīd stājās arhitektūrā, un es to tieši pirms 25 gadiem sāku. Mēs esam pilnīgi dažādas. Jā, absolūti. Es gribēju arī iedot nedaudz kontekstu un paturpināt to, ko Māri jau teica, ka man šķiet, ka vienā vai citā mērā varbūt tas sarunas sākums varētu nedaudz atgriezties periodiski pie šiem krīzes tēmām, jo man šķiet, ka ir vērts pieminēt, protams, ka mēs atrodamies gan klimata krīzes priekšā, kad mēs redzam, ka tas atstāja diezgan būtisku veidu uz to, kā mēs būvējam, ko mēs būvējam un kādus dizainu mēs izvēlamies. Mēs arī noteikti varam runāt, ka ir būtiski mainījusies tas, ka ir mainījusies arī prioritāte un cilvēki saprot, ka ir jāsāk racionālāk skatīties uz materiālu, uz vajadzībām, uz vietu, uz to, kā nepatērēt vairāk un to, kas ir vajadzīgs. Un man šķiet, ka lieki teikt, ka izglītība ir tas, kas nosaka to un parāda to, izaudzina šos cilvēkus, kas māk rēģēt uz šīm prasībām un pārmaiņām. Bet varbūt pirms mēs sākam, es gribēju lūgt, vai mēs varam varbūt šeit, šajā vienā laivā viens otru uzrunāt uz to. Jā, vai tas ir? Jā. Super. Un uzreiz laikam tad par to formātu, ka es domāju, ka mums ir tāda unikāla iespēja, ka mēs esam šeit vienā aplītī. Cits redzēts, netik redzēts cilvēks, bet tomēr es domāju, ka mēs visi šeit esam savējie un visi esam kaut kādā vienā vai citā veidā eksperti par savu apkārtni, un es domāju, ka varbūt arī nebaidamies atklāt savu pieredzi, savu redzējumu un vadam to sarunu kā vienlīdzīgi partneri, teiksim tā, ja tas ir. Jā, sarunas vadītāji esam mēs ar Arturu, tad Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta direktore Māra. Un Arturs ir students, un mēs, tad arhitektūras un dizaina institūts tika izveidots pirms tieši pusotra gada, apvienojot agrāko arhitektūras fakultātu un dizaina tehnoloģiju institūtu, un tādējādi veidojot to vienu radošāko vietu tieši arhitektūras un dizaina izglītībai Rīgas Tehniskajā universitātē. Un tur ir ļoti daudz potenciāla tieši sadarbojoties. Un tad šobrīd notiek būtībā šis pārmaiņu process, pārmaiņu vadība, ir uzticēta man. Un tieši pagājušā gadā, šogad Arturs bija prom Erasmusā, bet tieši pagājušā gadā mēs ļoti daudz tieši no studentu viedokļa, tā informācija nāca no tas redzējums, tieši no jums un arī citiem studentiem. Un laikam tad jāpiemina, ka tas viss ir tāds diezgan ilgs process, un mēs tad šobrīd esam tajā fāzē, kur mēs jau sākam lēnām raudzīties uz tiešām tādām programmatiskām izmaiņām, un mums ir vajadzīgi viedokļi un drosmīgas atbildes, un es domāju, es ļoti ceru, ka mēs kaut ko no tā varētu šodien arī šeit iegūt. Bet varbūt pirms mēs lecam tālāk, es domāju, mēs varētu iziet tādu foršu iepazīšanās āpli.
Jā, ja jūs, protams, ja jūs vēlaties un esat gatavi tomēr runāt un varbūt izstāstīt savu vārdu, un kādu jautājumu mēs novienojāmies? Saistība ar arhitektūru? Kāda ir tava saistība ar arhitektu? Lietotājs vai darba devējs, pasniedzējs, vienalga? Es domāju, ka vienkārši mums vecina mājās. Man dzīvoja mājā, jā, tas ir pilnīgi. Jā, varbūt tad nesim šādā virsienā. Jā, es esmu Marta, dzīvoju mājā. Un vēl man sākas tas viss ceļš, es teiktu, saistībā ar arhitektūru, jo es nākamgad sākšu studēt arhitektūru, bet mani vecāki un māsa un vecmāmiņa ir arhitekti. Vecāki iepazinās RTU arhitektūras fakultātē. Tā kā man tas viss ir arī uzaugot bijis diezgan tuvs. Es esmu Ingūna, arī dzīvoju mājā, kur uzprojektēja Māra, jo esmu Māras mamma. Bet ar arhitektūru man saistība ir tāpēc, ka visu mūžu esmu bijis ārsts un 25 gadus slimnīcas vadītājs. Līdz ar to ar arhitektūru, ar rekonstrukcijām, ar modernizāciju, tas, kas ir vajadzīgs speciālists strādāja noteiktai tautsēmniecības nozarei, man arī šeit ir vajag. Un atgriežoties mazliet pie jautājuma par krīzi, es domāju, ka, ja paskatās to, ka galvenais resurss ir cilvēku resursi un finanses, tad šobrīd ir arī dzīve krīze. Ja runa ir vispār, es domāju, tīri globāli un pašlaik to gadu šie resursi Latvijai šobrīd pietrūkst. Gan attiecībā par cilvēku resursiem, sevišķi, ja mēs skatāmies uz paudžu nomaiņu, uz to lielo Eiropas darba spēku tirgu, un līdz ar to, var sakot, to potenciālu, kas šobrīd aizbrauc no Latvijas tieši no jaunajiem speciālistiem, vismaz medicīnā tā ir ļoti kritiska situācija. Līdz ar to es pieļauju, ka arī arhitektūrā un arī būvniecībā, bet jā, jebkurā gadījumā, ja runa ir par krīzi, tad es domāju, ka ar viņu ir jārēķinās, bet ja es atgriežos pie medicīnas, tad visstraujākā attīstība parasti notiek tad, kad ir dziļa krīze. Jo tāpēc, ka tad vienkārši ir vajadzīgs optimizēt resursus, vienalga kā, un, piemēram, sakot, medicīnā tieši tad, kad ir bijušas krīzes, kari un tā tālāk, ir notikusi visstraujākā medicīnas attīstība, pilnīgi tādiem ne tikai pakāpieniem, bet pat paudzēm attiecībā par ārstniecību, ķirurģiju, medikamentiem un tā tālāk un tā tālāk. Es kaut kā savilku to kopā ar medicīnu, kas ir mans mūža darbs. Varbūt jaunajiem jaunpienācējiem, tad mēs šobrīd taisam tādu kā nelielu iepazīšanās apli, bet jautājumu, ir aicinājums pateikt, kas jūs atnūgas vārdu un kāda jums tieši netieši saistība ir ar arhitektūru. Labi, es tad sākšu varbūt. Es esmu tikko nesen, pusgads senāk, es Rīgas Parolnegā strādāju, es apsako visu pašvaldības dzīvokļus un arī tagad, es domāju, uz Rīgas Tehnisko universitāti studēt nekustamā īpašuma pārvaldību. Tāpēc arī tur tā sanāk, katru dienu strādāju par un apsaimniekošanu, arī tā kā var redzēt patiesībā, arī kāda plēma ir tā arhitektūra, gan no tādiem, teiksim, pirms padomu laika arī mājās, gan arī pat pilnīgi svaigās tieši tikai jaunos projektos arī. Un, bet es vairāk esmu tieši tādu uz apsaimniekošanas sfēru, ne tik ļoti tieši pat arhitektūru, bet tas, protams, ir tāpat roku rokā un pats pārvaldu savu māju Čekurkalnā ar īrniekiem, tā kā tas nekustamā īpašuma, arī ļoti patīk. Tā kā tā, īsumā. Es esmu Patriks, šobrīd studēju 3. kursā arhitektūrā RTU. Paralēli jau snāk 5 gadus strādāju arī arhitektūras birojā paralēli studijām. Un tāpēc, cik man ir arī tas darbs bijis visu laiku blakus, tad man ir bijusi ļoti interesanta sintēze starp to, ko man iemāca arhitekts firmā un starp to, ko man tad pasniedz RTU. Un arī iepriekš Rīgas Celtniecības koledžā. Un tad ir iespējams pārsēkumi pēc tam nākotnē. Bet, es saprotu pēc tam. Man sauc Marija, es arī esmu 3. kursa studente arhitektūras un dizaina institūtā. Pagājušo semestru pavadīju Minhenē, tāpat kā Patriks esmu studējusi arī Celtniecības koledžā, un tā kā pēdējo gadu laikā arī esmu iegūst tādu ļoti
daudzveidīgu skatījumu uz to, kā var uztvert, kā var apgūt arhitektūru. Man ir bijusi arī pieredze darbā, esmu strādājis birojā sudraba arhitektūru, kur pamatā mēs specializējamies vēsturiskām ēkām. Jā. Es esmu Sandra, strādāju arhitektūras fakultātē, tātad institūtā, kāds 25 gadus. Un ir arī ļoti interesanti redzēt, ka tās pārmaiņas ir nepārējošas. Viņas visu laiku. Tā kā vienīgā patstāvīgā lieta ir pārmaiņas. Un tā kā tas ir arī, man liekas, ļoti, ļoti svarīga tēma šeit, kura ir patstāvīgā daļa un kur ir mainīgā daļa. Ja? Jo, kā mēs zinām no grieķiem, tad skaistums, izturība un liederība, ja, vai funkcija un konstrukcija noturība, tas ir jau vairākus tūkstošus gadus arhitektūras pamats. Kas ir tas, kas mums visiem jāzina, un kas ir tas, kas tā, liels paldies par šādu tēmu. Valdis Linde, arhitekts, beidzis ar TU, arī droši vien, tas mums saista visus kaut kādā mērā, bet man šeit vispār dzīvē burvīgais ir tā mainība, un man liekas pārīgi forši tas ar TU, ko es esmu beidzis, ir kaut kas pilnīgi cits nekā Artur šobrīd mācīs, un noteikti pilnīgi kaut kas cits nekā tu mācījies. Un es piekrītu Sandrai par to mainību, un domājot par izglītību, un kā mēs arī cenšamies birojā kaut kādu savu dzīvi strukturēt, ir iespējot pārmaiņas, lai tās ir pēc iespējas nesāpīgākas, nepieķerties pie kaut kādām sistēmām, bet viņas tepat laikā veidot, bet iespējot viņu tādu nemitīgas pārmaiņas. Man šķiet, ka tā ir tēma, kas mums profesionāli interesē un kas mums vistiešākā mērā skar, un ka tai būtu jābūt arī izglītībā, iespējamā pārmaiņām, un varbūt mēs dažreiz tā nedaudz nicinam arī mūsu valsti par to, ka nemitīgas kaut kādas reorganizācijas ir tur 30 cik gadu garumā jau. Bet man šķiet, ka tā ir tāda forša norma īstenībā. Es ļoti piekrītu Valdim, jo visu laiku jau kaut kas jārēģē uz tām vajadzībām, kas nāk mums priekšā. Kristians, man ar arhitektūru nav tik dziļas saiknes, bet meitām studē arhitektūru. Tad diezgan bieži vajag palīdzēt ar kaut kādiem darbiņiem. Es vairāk ar rokām ņemos, tad es vairāk palīdzu ar maketu izstrādi. Man patīk tādas lietas. Jā, meitene, kas studē Alīna. Studēju 2. kursā, iepriekš mācījos Liepājā arī arhitektūras nodaļā, un tāpēc ir sanācis arī nedaudz būt praksē, pastrādāt. Jā, brīnišķīgi, abas ir iziet. Man ir vajag sakot ļoti liels prieks, ka mums tomēr, lai arī ne visi ir ar arhitektūru tiešā veidā saistīti, man tāds sajūta, ka ir tā tiešām tāda dzīve kaut kāda izpratne, un es domāju, ka mēs varam lekt pāri tai daļai, mēs domājām kaut kādu ievadiņu par to, kas vispār ir dizains un arhitektūra, un varbūt lecam uzreiz pie sarunas. Tad man, godīgi sakot, man diezgan aizķērās tas jautājums, ko Valdis uzdeva jau, ja es drīkst, varbūt es varu nozagt viņu no tevis par to krīzi, vai šobrīd mēs jūsuprāt, un tas ir tevis, un vai šobrīd arhitektūras izglītība un arhitektūra kā tāda dizains atrodas tādā kā krīzes punktā, vai tomēr tā situācija ir tik kritiska un ir nepieciešama kaut kā steidzami uz to rēģēt? Es gribētu to savilkt kopā arī jo arhitektūra vistiešākā veidā vai vispār arhitektu nodarbinātība ir saistīta ar valsts ekonomisko situāciju. Jo tā ir labvēlīgāka, jo mēs esam bagātāki, jo mēs arī vairāk varam atļauties ieguldīt jaunā būvniecībā un tā. Un tad es domāju, ka Latvijas situācijā tas vienmēr ir aktuāla tēma.
Un tas ir arī jautājums, ko mēs arī nozarē un vispār, cik daudz arhitektu Latvijā ir nepieciešami, ja, lai tiešām tas tiktu nodrošināts arī darbs šiem profesionāļiem. Tā kā tas ir jāskatās kopā. Ir par daudz vai par maz vai kāds? Nezinu, varbūt, lai profesionāļi izsakās, jā. Man šķiet, ka es īstenībā ne tikai arhitektūrā, bet vispār kaut kādā savā ne burbulī, bet tādā apkārtējo cilvēku lokā redzu, ka ir ļoti daudz darbs, bet es nemitīgi dzirdu, ka nav nemaz darbs. Un man šķiet, ka tēma ir tā, ka mēs īstenībā visās jomās kaut kā arvien tās situācijas ir radikāli galējas. Vai ir labi speciālisti? Es nesaku, vai tu esi slikts un tāpēc tev nav darba. Tas ir jautājums, varbūt ir citi faktori. Bet es ticu un redzu, ka labiem speciālistiem ir daudz, un tā krīze šobrīd noteikti nav tāda, lai mēs runātu par kaut kādu krīzi visiem. Tas bija 8. gadā, piemēram. Tad es ticu, tur nebija starpība, vai tu biji labs vai slikts. Vienkārši tas skāra visus. Es domāju, profesionāla krīze. Es redzu, ka darbs ir. Es jau domāju, ka tas arī ir tieši tas izglītības jautājums, jo, ja ir laba izglītība, tas nenozīmē, ka tev ir obligāti jāsarunā par arhitektu projektētāju. Protams, noteikti. Ar to izglītību var darīt ļoti daudz. Arhitektu izglītība unikāla tādā ziņā. Jā, es gribēju varbūt pieminēt, ka pēc lasu datiem Eiropā, Latvijā ir viens no mazākajiem arhitektu īpatsvariem iedzīvotājiem Eiropā. Bet tam ir pamatojums, tāpēc, ka mēs arī neesam tik ekonomiski attīstīti. Protams, to var vilkt kopā, jā. Bet tomēr man liekas, ka mēs kaut kā novirzījāmies no tās krīžu jautājumu, un man kaut kā gribējās to iedot. Tev gribās, ka viņa ir. Man gribās saprast, kā jums liekas, mums ir krīze, ka mums ir kaut kādas, mēs esam klimata pārmaiņas, mēs varam runāt par visu kaut ko sabiedrības izmaiņām, novecošanu un kaut ko tādu. Kā jūs, un arhitektūru un dizainu, tur kaut kur iet pamatā. Es reāli gribu Sandras viedokli, man liekas, ka te 25 plus gadi ir. Paldies, ka tas pieredze vai vecums vienalga, kā to sauc, vai ne, kas katram nāk virsū un, kā teikt, ar mani ir atnācis. Laigi interesants īstenībā ir, ka viņš iedod kaut kā tādu tālāk to skatu punktu. Ja, tā kā, tu kaut pabeidz un te viss kaut kas saprot. Nē, tāds ir visu laiku. Visu laiku, tā kā Valds teica, 8. gadā, tad bija riktīgi ziepes, cilvēkiem nebija ko tādu, nebija kas samaksāt rēķins ar arhitektiem visiem. Skaidrs, ka ir lielas pārmaiņas, bet viņas nav pēkšņas, tā var teikt. Ja? Viņas nav pēkšņi. Par klimatu pārmaiņām mēs runājam 30 gadus. Sāku strādāt, pie profesora Trušiņa mums bija priekšmets ekoloģija, un tad jau visu klimatu pārmaiņas mēs zīmējam siltumnīcas, tur to efektu, kā tur viss atceras pirms 30 gadiem. Draugi, ja? Es nezinu, ko tas palīdz, ka tas jau nav pēkšņi, ja? Bet skaidrs, ka, ja mēs to saistam ar izglītību, es domāju, ka mēs visi esam izjutuši, ka principā izglītības sistēmas, es domāju, visur ir ļoti tādi lieli kuģi, ja? Tā kā mums ir programma, un tas nav specifiski kaut kāda mums arī. Ir programma, ir priekšmeti, ir mācības spēki, ir akreditācija, ja? Un kuģis peld, tāds liels kuģis tur peld, un vai tur tās vētras, tur tāda šīs, tas kuģis peld. Un viņš nokļūst, un septembrī mēs sākam, un mums tur ir
pietura Ziemassvētkos, jā, nu, principā viņš peld tas kuģis. Nu, un tad tur kāds nokāp no tā kuģi, jā, un tad kaut kāds iekāp. Un skaidrs, ka tās tagad tieši, ko mēs piedzīvojam, mēs gribam jaunu kuģi vai atjaunot to kuģi kaut kā. Nu, mēs gribam viņu tādu, modernāku, mūsdienīgāku. Mēs gribam to kuģi mūsdienīgāku. Kurš saka, ka viņu vajag mūsdienīgāku? Mēs ar Māri. Bet vai tāds no malas to saka? Ko saka no malas? Jā, no malas, labi. Mēs ar Māri to sakam. Es varbūt vajag te teikt. Nu jā, un tagad mēs gribam to kuģi tādu mūsdienīgāku. Un tā inerce ar visu tur akreditēts un cik vajag beidzējus un visu kaut ko. Nu, tā inerce ir tāda baiga īstenībā, ja? Nu, tā kā, man liekas, ka mēs esam ļoti, ļoti tagad priecīgs, ka ir cilvēki, kas arī grib par to domāt, un es tiešām esmu pārliecināta, ka tā liederība, skaistums, izturība, nu, tas iet vienkārši caur laikiem. Tā mājām jābūt kurām, ja? Bet, nu, tieši kā mēs noreaģējam uz to, nu, ko gribā saukt par krīzi, nu, vienalga, ja? Par ko grib saukt par mūsdienu pasauli, vienkārši, par mūsdienu pasaules izaicinājumiem. Tur tas motoriņš kaut kā viņu mums aizdzēra. Bet tad Valdis, man liekas, mums iemoderēja nākamo jautājumu, ne? Jā, ne. Es varbūt vēl pateikšu tikai dažs vārds par Valdi, ka Valdis ir viens no visu laiku izcilākiem studentiem, tā kā ieklausties, ko viņš saka. Es tāpēc klausos. Man labajā ausī. Jā, nu man tur studijās gāja, visādi gāja. Es paliku arī uz otru gadu, tā kā... Tas arī piedar pie lietas. Arī izcilījā gribās, bet man šķiet, ir forši redzēt tās izmaiņas. Un pagājušajā gadā pie mums praksē bija Ārturs, šogad ir arī 2 studenti, cēsnieki. Mums ir birojas cēsīs, viena daļa otru ogrē. Un mēs tā kā gribam tos vietējos paņemt un iedot viņiem to pieredzi un parādīt, kā ir mēģināt nodarboties ar arhitektūru mazā pilsētā un tādā varbūt lauku kontekstā. Bet tas, kāpēc es par to iesāku, tā pieredze nav liela, bet tas, ko es redzu, lai kāda būtu tā izglītība, un es nesaku, ka tam tā ir jābūt, tie jaunieši ir ļoti, ļoti dažādi. Un pat vienu Justīna un Rudolfs ir kursabiedri, un tas, ko es redzu, lai gan zināšanas līdz šim ir, vai programma, kuģis ir viens un tas pats, ar kuru viņi ir atbraukusi pie mums, bet viņi ir, tā kā, es teiktu, pat radikāli pretēji. Un man nav atbildi, vai izglītībai būtu jāvar noformēt tā ļoti līdzīgi, vai tieši jādod iespēju būt tādām, kāds tu esi, tās mans nesenas pārdomas, uz kurām man nav atbilde un varbūt jautājums, tad vai jūs esat par to nosacīt striktumu, domāju, RTU visiem asociēs tādu tehniski, tur mēs tādi, tā ļoti tāda rāmītība. Tas, ko es redzu, ka tas rāmīts īstenībā nav nemaz tik cieši jau bijis ar to visu konotāciju, kas ir. Vai jūs par to esat lielā remonta ietvaros domājat? Varbūt īstenībā šitā varētu aizsūtīt tālāk studentiem, man liekas, ka man gribās, lai viss šitā pusē arī kaut kā jūs, piemēram, jūtaties, vai mums ir Patriks Mariju, vai jūs jūtat to rāmīti un gribat? Cik man ir bijusi tā iespēja sākumā mācīties Rīgas celtniecības koledžā un pēc tam pārējot RTU, tad es teiktu, ka Rīgas celtniecības koledžā mums tieši bija vairāk tā tehniskā puse, ka mums ir jārisē šādi nekā citādāk, mums ir ēku daļās ir jābūt tam, un tu nevar izdomāt, nevar izmantot kaut kāds jaunāks materiāls.
pēc idejas. Un tad atnākot uz RTU, bija tāds sajūta, ka tev tiek iedot mazliet mākslinieckā vara vairāk par to, ka ir tīpaši pirmajā kursā, kur, protams, to tiek iemācīt paši pamati, taču tajā pašā laikā tev ir lielākā tā iespēja izpausties un tā kā pameklēt varbūt to savu rokrakstu, kā topošiem arhitektam. Bet tajā pašā laikā man gribētos varbūt mazliet vairāk to realitātes sajūtu. Un pat cik, es viņu iegūstu no darba, strādājot kopā gan ar klientiem, gan būvvaldēm un institūcijām. Un tad aizejot uz studijām, tas ir mazliet, savā ziņā mazliet kā vēršķīgāks process. Un tad varbūt mans ieteikums būtu veidot tāds kā kritiskās domāšanas hakatons, palīdz tam visam, ka pie mums atnāk, pieņemsim kāds pasūtītājs ar noteikti, pieņemsim zemes gabalu, un tad mēs kā, vai pa grupiņām, vai individuāli, mums ir jāatrod tāds kā labākais ātrais risinājums, izskatot kaut kādus ātros apbūves noteikumus, izsverot cik liela platība un tā tālāk. Un tas varbūt veicinātu arī to izpratni par to, kā tad pēc tam notiek pieņemsim darbs arī visā būvniecības informācijas sistēmā. Un tad tā būtu tā realitātes sajūta piešķiršana visām studijām. Paldies. Patriks ir tāda ļoti uz praksi, uz to reālo situāciju, bet varbūt ir kaut kāds cits viedoklis, vai pretējs, ka varbūt tieši universitātei vajadzētu veicināt tādu radošo domāšanu un varbūt nepakļauties kaut kādiem ierobežojumiem vai standartiem. Tas tā vienkārši, es domāju. Es varbūt varu vienkārši arī pakomentēt, ka es neatceros vārdu Alīna. Tas ir, faktiski ārkārtīgi interesanti un unikāla šobrīd mums pieredze kolēģiem, jo Alīna ir no Liepājas, no arhitektūras tās, tur ir lietnišķā skola Liepājā, kur Gundars Vērpe izveidoja arhitektūras programmu. Tāda ir vienīgā Latvijā. Lietnišķās skolas mums vairākas, bet arhitektūras programma ir vienīgā. Un tur jau ir cilvēki tā kā ļoti savu pieredzi. Jā, jo šeit ir tehniskās skolas. Jā, man droši vien pieredze ir nedaudz pretēji Patrikam. Man tā kā radošā brīvība bija lielākā attiecīgi mākslas skolā, jo tā ir mākslas skolas nosaukums, jo pats to vēsta. Bet es teiktu, ka šobrīd es diezgan ērti arī jūtos ar TU, tāpēc, ka tomēr es tieku piezemēta kaut kur uz zemes. Man iedod kaut kādu tehnisko fontu visam, kā es kaut ko varu realizēt vispār. Un es teiktu, ka nezinu, man neprasās neko mainīt, ja tas ir tas modernizētais kuģis, tad es jūtos viņā diezgan ērti, Nē, viņam pamazām jau sāk kaut kas tiek piekrāsots Jā. Es atkal, man tā ļoti prātā palīdz. Mums tagad ir ieviestas tādas tematiskās trešdienas, tie, kas vēl šajā mācību gadā nebija. Tematiskās trešdienas, kur nāk nozars pārstāvji no dažādiem uzņēmumiem, organizācijām un, attiecīgi, piedalās ar savām vieslekcijām. Arī organizējam ekskursijas, bet tātad tas ir viens laiks visam arhitektūras un dizaina institūtam. Trešdienās pulksten brīvos cīņas, un tad ir loks starp studijām, starp studiju kursiem. Un tātad, lai dotu tik vienam iespēju piedalīties šajās nozares profesionāļu lekcijās. Un tad viena reiz mums bija uzaicināta Rīgas pilsētas galvenā dizainere,
kurai uzdevām jautājumu, ko tad atšķirās arhitekti no dizaineriem, jo viņi mūsu skolas audzēti, absolventi, jā, Evelīna Ozoli, jā, viņa beigusi arhitektūru, bet vispār praktizēja tieši dizaineru. Un man ļoti patīk viņas atbildi. Es joprojām par to stipri piedomāju, ka arhitektiem tā kā tiek iemācīts kaut kā tas, ka viņi ir tā kā pārāki nedaudz par citiem, tā kā viņi zina vislabāk, kā ir jādara, un tā ir jādara. Un dizaineri klausot pārāk empātiski, jo viņi visu laiku tik cenšas saprast, ko tieši tas viņa klients grib, kādas ir tās viņa vajadzības, un tā kā ļoti atkal lokās tajā viņa tā klienta definējumā. Un tas, jā, līdz ar to tas novēlējums bija, ka arhitektūras un dizaina institūta mēģināt to līdzsvaru rast. Un es domāju, ka tā ir arī tā viena fundamentālā lielā pārmaiņa, kas šobrīd ir, tomēr mums, tādā izglītībā jāmeņa arhitektūras izglītībā, ka, visa sabiedrība šobrīd ir tāda vairāk uz sabiedrības vajadzībām vērsti, jā, uz to, ko cilvēki, Jālec. Čau. Jā, es gribēju pieši uzsvērt. Te bija pacelta rodas. Pirms tā vēl gribētu to jūsu tēmu paturpināt. Es arī man vienkārši padalīties tikai ar savu personīgo pieredzi, piemēram, runāju par Erasmus pārmaiņu, bet apmaiņu semestri Minhenē. Es runāju par to kuģi, par tādu vienu lielo, tās vērtas šūpa, bet viņš iet uz priekšu. Man tur radās sajūta, ka studējot Minhenē, ka varbūt tas dēļ mēroga, ka tā skola krietni lielāka, un, protams, tur ir krietni vairāk studētu un iespējas. Tur ir kā vairāk kuģiši, un katrai krīzē varētu būt tas savs kuģis, kas būtu tā viena katedra. Un tur bija tāda forša sajūta, runājot par to jautājumu, kāpēc es iznākumu tik dažādi ārā. Tur es varētu to pamatot, jo sākotnēji, droši vien, ka pirmā kursā tie visi studenti sēž vienā kuģī, bet pēc tam viņi katrs ir spējīgi izvēlēties, kur doties. Un tur ir tā viena katedra, kas reaģē, manuprāt, uz to kaut kādu problēmu, tāpēc viņi ir izveidota, tāpēc viņi ir spējīgi pulcēt apkārt tos cilvēkus. Līdzīgi kā mums bija kaut priekšmeti, varbūt tomēr mērogs pārāk mazs, lai izdotos tādu kā kopienu to visu izveidot. Bet tur, jā, elastīga. Jā, tas, kas patīk par to tehniskumu, kas piemīt celtniecību koledžai, varbūt man ir grūti izprast to. Tāds interesants tas tehniskās universitātes mērogs, jo šeit liekas, ka mēs neesam tik konkrēti tehniski, tad pat laikā nevaram aizsniegt to tādu pilnīgi plašo mērogu un būt tomēr informēt par aktualitātēm kaut kā, es nezinu, man tāds ir, ka mēs esam viducī, un tur atkal tas mērogs ir tik plašs, ka varbūt pat jūtas kaut kādā mērā apjucis, bet toties tev ir iespēja pašam domāt un izvēlēties, kāds tad būs tavs ceļš arhitektūrā, un tad tiešām tur no izstāžu kūrēšanas līdz klimata neitrālām būvēm. Un, jā, bet par to moderno kuģi es piekrītu, man patīk, ka tas viss tā iet, tikai es tā kā prātoju, kā to visu savienot, un tomēr es teiktu, ka droši vien tām vētrām vajadzētu sakot, un kaut kā viņi tomēr bīdīt uz vienu vai otru pusi, nevis taisniet uz savu mērķi. Jā, es starp citu tikai tieši šajā sekundē izdomāju par to kuģi. Man tas nekad nenāc prātā, tāds koncepts kaut kā. Es sakoju līdzi, man vienkārši izskaidrs. Bet tas koncepts ar FTU iet labi. Tad man arī replīks. Tikko beidzās pirms 2 nedēļām 10. Latviešu ārstu kongress, un Arnis Kaktiņš bija principā sagatavojis ar kaut kur 3000 respondentiem iedzīvotāju aptauju par prestižākajām profesijām Latvijā. Tie ir 3A, kas ietekmē cilvēku. Ārsts, advokāts un arhitekts. Tās ir iedzīvotāji. 3000 respondenti, tās ir 3 prestižākās profesijas iedzīvotāju izpratnē Latvijā. Visu cieņu jums. Man liekas, Martai būtu interesanti. Man drusciņi arī kaut ko pajautāt, jo Marta beigas, vēl nav dabūjusi diplomu, bet pēc dažām dienām dabūs diplomu vai 12. klasi. Marta mācās 1. ģimnāzijā, un man bija ļoti interesanti redzēt, ka jau tikko viņi tur iestājās 10. klasē, jau uzreiz pasniedza skolotāju, uz kuru ārzemju augstskolu vispār tēmē. Tas tā kā, ka Latvijā nav augstākās izglītības. Tajās pirmās ģimnāzijas tajā skatpunktā Latvijā nav augstskolas.
tā nolaid uz Ameriku, lai uz Bēles jau ļoti atšķirīgi, kā kurš skolotājs bija. Jā. Skolotājs tieši otrādi. un skolotāji arī, Tas vairāk gan drīz ar tiem skolēniem. un Kaut kā ir iegāja. skolā, principā Latvijā nav mācīties, tā kā jau a priori. Un Marta arī aizlica līdzi, tur paziņām aizbrauc izpētīt Nīderlandē, ko var mācīties tā un tā, un atbrauc apakaļ, teica, tur forši, bet es mācīšos RTU. Man par lielu pārsteigumu un arī tādām šausmām. Bet es arī varbūt gribētu dzirdēt tā, kā jūs tagad gadu esat bijuši prom, jā, varbūt, kas ir tas pirmais. Jā, Marija pastāstīja atšķirībām. Man jāsaka, ka mēs ar Mariju esam vienā skolā, tāpēc mums varbūt tā pieredze būs nedaudz līdzīga. Bet jāsaka, ka Mīnhenes Tehniskā universitāte arī viņi sevi piesaka kā tehnisko augstskolu, bet tas, kā viņi saprot šo vārdu, ir pavisam citādāk. Un kas man liekas, ka ir diezgan nozīmīgi. Tur man šķiet, ka ir tas process un tās galvenā daļa, protams, joprojām ir projektēšanas studijas, kur ir ļoti dažādi virzieni, ko Marija jau ieskicēja. Tur ir un nenormāls uzsvars uz aktuālajām problēmām un krīzēm. Man ir tāda sajūta, varbūt, ja mēs turpinām to kuģa analoģiju, tad, ja varbūt RTU mēģina sekot, tad Mīnhena iet pa priekšu vēl, respektīvi, rada risinājums un rada jau jaunas lietas. Un tur ir, ja es varu minēt kaut kādus piemērus, kad ir studija, kas ir tieši attiecīgi par ūdens problēmām, lai gan, protams, skola ļoti starptautiskā mērogs ir ne tikai Vācija, bet visa pasaule, ar kurām problēmām viņi cenšas tikt galā. Attiecīgi studija priekš vēsturiskā mantojuma studijas ir, kur neeksistē projektēšana, viņi tikai izstrādā digitālās programmas, studija, kas ir fokusējās uz dažādām tehnoloģijām un tā tālāk, kā to integrēt tā ļoti dziļā līmenī. Un tās viss ir tādas izpētes tēmas, kuras, faktiski, tad ir tas, un es gribētu teikt, ka šobrīd varbūt mēs nevarētu teikt, ka eksistē vēl tā industrija, varbūt, kas to pat varētu zināmā mērā arī ieviest, bet tas ir tas pirmais solis, tas, kas pārkāp to, kas rada to industriju, manuprāt. Un man šķiet, ka tas ir tas interesantais moments, vai augstskolai un universitātei ir jāsako industrijai, vai tomēr universitātei vajadzētu radīt industriju. Es gribētu padalīties un iedot pilnīgi citu perspektīvu, varbūt sarunai, bet es negribu Latvijas sētkot nogrozīt. Es drīzāk gribu likt tā padomāt, un man šķiet, ka dzīvē mums daudz atbrīvotāk lietas jādara. Tā skaitā mans ieteikums visiem studentiem, atceroties sevi studijās, mazliet atslābt. Tas ļoti, ļoti palīdzēs tajā procesā. Man pieredze ir es teiktu, ka platāk nekā Latvijā kaut kā tā ir sanācis saistībā ar tieši Erasmus gadu. Es mācījos Mākslas akadēmijā un gāju praksi Kava birojā. Un toreiz priekš manis tas bija graujoši, jo tā starpība ir un bija apmēram, stulbi savu gados, bet es domāju, 10 gadi viņi ir mums priekšā. Un tas tā ir. Bet tā izglītība vēl toreiz Tallinas Tehniskajā universitātē bija knapi sākusies arhitektu izglītība. Bija ļoti stingri, arhitekts, kurš ir arhitekts, ir no Mākslas akadēmijas, pārējais birojas ir tehniķi. Tā hierarhija šobrīd tur sāk tā mazliet zūst, un ir laba arhitektūra arī no Tehniskās universitātes studentiem, tiem 16. gada beidzējiem un uz priekšu. Bet tā mana pieredze ir par kaut ko galīgi citu. Un tas ir, lai atbrīvotu, man šķiet jūs. Nepārvērtēt to nozīmību izglītībai, bez šaubām tas ir svarīgi, bet ir lietas, ko mēs nevaram ietekmēt, vai ko ir daudz grūtāk ietekmēt, un tie ir politiski lēmumi.
Un viens konkrēts piemērs ir par šo energoefektivitātes tēmu, CO2 emisiju kvotu apgūšanu. Mēs Latvijā izmisīgi to daram un turpinam darīt un darīsim, iepirksim lētāko pārbūves projektu un ar putuplastu apliksim nākamo skolu. Mums tieši tāda darbība notiek arī Cēsīs, kas man personīgi sāpina. Bet tā man Igaunijas pieredze ir kur pilsētas arhitekts ir nevis Bisāka Likšķina, bet viņš ir pilsētas arhitekts, jo tāda ir kārtība. Viņš ir pārliecinājis vietējo valdību, ka tā sovietu skola ir jānolīdzina, viņi to sauc par landscaping, un ka ir ar šo pašu naudu jāizdara kaut kas pilnīgi cits. Valgā mūsu pieredze ar Lauder arhitektu kopā ir pārbūve, ar nelielu jaunbūves daļu, ienesot skolu, to pašu skolu, iekšā pilsētas centrā un piešķirot pilnīgi citu jēgu te pašai naudai. Un Silamē arī līdzīgi nojaukt šos sovietes padomju mantojumu, atpakaļ neskatoties un vietā uzbūvēt superīgāko ēku vispār tuvākajā apkaimē, kuru tur mīl, visi viņu tur mīl, ļoti labi apdzīvo skolēni, neiet prom, par ko direktori ir ļoti priecīga un reizē arī kaut kāds izaicinājums tas ir, ka skola ir dzīvīgā vieta viņu tajā pasaulē, bet tas, kāpēc to stāstu, nekas no tā visa nav saistīts ar arhitektu izglītību. Es tam īsti pēc galam nepiekrītu, es oponēšu, kāds jau pieņem tos politiskos lēmumus. Tas, ko es sadzirdēju tikko teiktajā, bija, ka pilsētas arhitekts bija strādājis ar vadību. Pilsētā bija arhitekts, pirmkārt, kas nevis Likšķina tikai Bisā. Jā, bet tas, kurš bija gatavs domāt, argumentēt, pārliecināt, Un, es nezinu, te arī, es varu padalīties savu personīgo pieredzi, strādājot daudzākas tādas pašvaldībā. Tas jau ir, kas es tā to uzsveru, tas ir mans uzdevums, mans speciāli uzdevums, strādāt ar politiķiem, viņiem stāstīt, pārliecināt. Tevi tur sākumā jāpieņem darbā. Jā, tāpēc, un tieši tas ir tas, ko es uzskatu arī šajā pārmaiņu procesā, ka mums vajag bišķiņi atkāpties no tā, ka mēs mācām tikai arhitektus projektētājus. Es uzskatu, ka tiešām arhitektu izglītība var darīt ļoti daudz ko. Forši. Jā, un nevis tikai strādāt birojā un zīmēt mājas. Un es tiešām ļoti priecājos, ka tad ir daudz jaunie Evelīna Ozola, Rūdis, Rubenis vēl, kas ir tādi jaunie arhitekti, kas iet strādāt uz pašvaldību, un tas, īstenībā, es uzskatu, ka, piemēram, Rīgā, pēdējos gados tiešām ir acīm redzams pārmaiņas, jo tie politiķi, kas ir strādājuši, viņi tiešām ieklausījās. Ir deputāti, arhitekti. Tieši, Tas ir noteikti smagākais solis deputāti, jo tur ir visdažādākie cilvēki. Tas ir, es vēl paralēli ar medicīnu, tieši tas pats veselības pratība, spēja strādāt ar politiķiem, pārliecināt, argumentēt, un jābūt sagatavotiem, lai viņi spētu argumentēt. Varbūt es varu iemest vēl vienu tādu dimensiju par krīzēm. Es domāju, ka, tu jau pieminēji runāt par darbinieku, bet mēs to varam ļoti, mēs esam krīzē, varētu teikt, ar studentiem, jo studenti visā pasaulē, es vairs neatceros no kura gada, jo to mūsu kolēģi jau ir izteikuši, ir pilnīgi cita savādāk. Tas tiek saistīts ar digitālām šīm tehnoloģijām. Un cilvēki, kas strādā jau ilgāku laiku, pasniedzēji, kas strādā ilgāku laiku, vispirms tā kā nevar vispār saprast, kas notiek. Jo students vairs nemāk izlasīt, teiksim, ir ielikts ortusā uzdevums uz A4 kaut kur ar 12 šriftu, 30 gadus viss tur varēja izlasīt, kas tur ir un kādā mērogā. Tagad, kas jādara? Vienkārši nav tāds izziņots, ka ir šāda krīze. Vienkārši, ka paaudzes ir mainījušās. Tas jau nav ne labāk, ne sliktāk. Sabiedrība iet uz priekšu.
jaunie cilvēki ļoti gudri, ļoti arī no skolām nāk, vienkārši super attīstīti. Bet ir savādākā veidā tā informācija jānodod. Un es domāju, ka daudzas izglītības iestādes ir krīze, tā, ka kas notiek, tur to nevar vai šito. Un mēs bijām Dānijā, kur bijām universitātē, kas tā bija universitāte, jāatcerās, kur ir, 20 psihologi. Strādā 20 psihologi, kas atbalsta studentus, jo students netiek galā ar to pasniedzēju, kas dod tās A4 lapiņas nodrukātās, ja? Un pasniedzējs atkal netiek ar to studentu galā, kuram visa pasaule, visa informācija ir vaļā, viņš uzreiz, es pasaku vienu teikumu lekcijā, visu reiz pārbauda tajā, jā, ChatGPT, nē, viņu sauc nevis Ādams T, tur kaut kāds Magregors, bet Ādams C, Magregors, jā. Tā principā tā ir viena no krīzēm, ja gribās pa krīzi runāt. Pārmaiņām, jā. Jāsaka, ka mēs jau kaut kā varbūt ļoti daudz uzturam no tā studentu puses, bet īstenībā jau arī tieši tie mācību spēki ir tie, kas atrodas krīzē. Viss bija labi, jā. Un tā es gribētu, tad varbūt askar tieši par tām mācību metodēm, ja? Jo, man arī jāatzīst, es saskaros ikdienā ar studentiem runājot ar citiem, ja, par tādām sūdzībām, līdzīgi kā Sandra saka, ko apmēram mums grib, tas taču vispār nedarbojās un tā. Un jā, ir tas pasniedzējs, kurš ir pirms tiem 40 gadiem to savu metodu atstrādājis, bet tas jau ir ērti, turpināt to darbu. Jā, bet es uzskatu, ka tā ir tā krīze pasniedzējiem, ka viņiem arī ir tomēr jāspēj pielāgoties pie tās šodienas vajadzības, pie tā šodienas studenta. Bet tev ir viens interesants jautājums, ko jūs aizskāt, vai Latvijā pietiek arhitekti? Un cik tad mums vajag tos arhitektus, un vai nevajag, vai pat daudz, vai pat maz, Rīgā, pietiek, laukos par maz, vai kaut kas tāds. Bet es gribu to saistīt ar dakteriem. Tā kā ir vispār zināms, ka Latvijā trūkst ārstu. Katrs par galvu. Pilnīgi trūkst ārstu. Bet katru gadu beidz, vai nezinu, 100 ārsti jau. Izglītība ir laba. Piedodiet, ir divas augstskolas Latvijas universitātes, Stradiņu universitāte. Arī šeit es daudz kur klausos paralēlus, un tomēr ir dažādas tās tradīcijas, un es kā slimnīcas vadītājs ilgadīgs redzu. Vienas augstskolas sagatavotos un otras ir vienkārši atšķirīgi, vairāk neko nekomentēšu. Bet, ja runa par ārstiem, tas ir darba tirgus, jo mums ir atvērts Eiropas darba tirgus. Un šeit ir jābūt konkurētspējīgiem darba apstākļiem, iespējai moderni strādāt un pietiekoši konkurētspējīgs atalgojums, lai pēc tās ilgās mācību procesa, kas ārstam ir apmēram 10 līdz 12 gadi pēc ģimnāzijas beigšanas, lai vispār sāktu strādāt par ārstu. Ja? Viņam ir jābūt kaut kādām noteiktām jau garantētām dzīves kvalitātēm. Un šobrīd ir situācija, kad publiskās sektorās bieži vien iepaliek. Ja, piemēram, ārzemēs 75% ārstu strādā slimnīcās un 25% ārpus slimnīcā privātā un publiskā sektorā. Latvijā viss ir pilnīgi otrādi. Un Pasaules bankas pētījumā 35% strādā slimnīcās un 65% strādā privāti un ambulatori dažādās mazās praksēs, kur patiesībā iespējas sev attīstīt ir ierobežota. Un ir jābūt šai lielai komandas darbam, šai pieredzē, šai ikdienas pieredzē, manipulāciju pieredzē, tā kā mazliet pat dzīvīja. Nē, tieši tas precīzi, to, ko es gribēju dzirdēt, tas nozīmē, ka tam, cik mēs daudz mācam izglītībā, un cik pēc tam strādā reāli praksē, tur tā korelācija, tur pa vidu ir ļoti daudz, kas visādi cita aspekti. Nav tā, ka mēs tagad pieņemsim vairāk mācīt, un tad viņi visi aizies strādāt darba tirgu. Visdrīzāk, ka tur viss kaut kas notiks pa vidu vēl. Tur ir tas, ko Marta teica. Attiecībā par to vārdu sakot, ja jūs nestrādājat universitātes slimnīcā, tad jau vispār. Un ko tad vispār jūs aiz Rīgas darīsiet, jo Latvija beidzās ar Berģiem, Ķekavu un Māru. Un tālāk pārējā Latvijas teritorija. Tas, ko tu teici tieši, ja? Attiecībā par to, cik svarīgs ir būt pašvaldībā.
būt, vārdu sakot, šīs arhitekta, es šoreiz atkal atgriežos vēlkot paralēlis, ja, ārsta vai arhitekta klātbūtne, lai viņš ietekmētu tos lokālos lēmumus, ja, un vārdu sakot, un tā ietekme varētu būt ārkārtīgi liela, ja tas, ko var es atvainoju žargonā sačakarēt, arhitekts kaut kādā noteiktā pilsētā vai pašvaldībā ietekmē to pašu, ko ārsts ar savu, pieņemsim, kaut kādu nebūtu ierobežot iespēju, vai tāpēc, ka viņu regulē šis pašvaldību iekšējais normatīvi akti, ja. Tā kā tur iedzīgi ļoti daudz jābūt šī spējai pārliecināt, izglītot, pieņemt pareizos lēmumus, vienalga, vai tas ir pašvaldības vai valsts līmenī, specialitātei, profesijai, gudrai. Bet tad ir tīkšķi jautājums, cik no jums būtu gatavi strādāt ne Rīgā, ne Rīgas reģionā? Absolūti. Jā? Man šķiet, ka tā ir atkal kaut kāda Covid laime un krīzes laime, tad iespēja, jo ja mūsu iespēju, manas paaudzes un arī nākamo, es vispār nekādu limitu neredzu darbam cēsīs. Vienīgais izaicinājums, kurš izrādījās arī nemaz nav tik liels izaicinājums, ir darbinieki, es domāju, līdz kaut kādam limitam ir ok, te nevarētu būt 20 cilvēku birojas, bet līdz kaut kādam normālam limitam, es domāju, ka nav vispār nekāda problēma. Un es redzu tendenci, ka jaunie, cēsis nav, ir forši piemērs, jo man ir ļoti daudz draugi, skolas biedri atgriežušies. Tā ir forša dzīve un foršāk kā Rīgā. Es to varu teikt, ka Cēzu slimnīca mums izdevās panākt ļoti lielu paudžu nomaiņu procentuāli. Un šeit nav runa tikai par cēsiniekiem. Un ir atgriežies tādi, kam ir ilgstoša pieredze, bet bijusi gan privātās, gan publiskā sektorā, piemēram, Austrumu slimnīcā, es atkal par medicīnu. Un viņi ir atgriezušies, viņi ir apmierināti. Un tas ir svarīgi. Atalgojums un darba apstākļi, komandas sajūta. Tas ir 3 lietas. Un tad jau viss sūdīgi. Un es atvainojos, mums labāk gultnē. Man šķiet, ka es arī personīgi, mēs pat esam gatavi ar kaut ko nosacīt samierināties vai kaut ko upurēt, bet tas ir svarīgi, lai tas kaut kāda kopēja sajūta vai kopējie apstākļi ir daudz maz ok, kā padomu man deva mans draugs Gatis Zēmans. Neko daudz jau nevajag. Tev vajag, konkrēti par mūsu biroju runājot, tev vajag izdarīt tā, lai ir nedaudz labāk kā vidējais iespējamais. Un tas arī viss. Man šķiet, ka par to izglītību kaut kas tur līdzīgs, Rīgas pirmā gimnāzija forši, bet vai vajag tāda līme, tā. To arhitektu izglītības neesmu droši. Tas nes līdz kaut kādus citus izaicinājumus. Ja mēs kā arhitekti būtu konkurētspējīgi, mēs diemžēl neesam konkurētspējīgi ne Igaunijā, ne Eiropā. Dažādu apsvērumu dēļ, bet ja mēs būtu, es domāju, sekotu tieši tās pašas problēmas. Kāpēc nebraukt strādāt? Tā kā vismaz sākumā, kur tev maksā N reizes vairāk, bet tepat Igaunijā viņi nemīl mūsu kā latviešus. Viņi diezgan piesardzīgi skatās, kad mēs uzvaram kādā konkursā. Nepatīk, ka tur... Nepatīk, ar piesardzīgi. Konkurss tas ir kaut kas cits, bet ir kā Rīgas Tehniskajā universitātē izglītība iegūst arhitekts. Maniem kursu biedriem ir viena daļa, kas nav vairs Latvijā. Okay. Jā. Un ļoti tālu no Latvijas. Jā. Tā konkurēt, principā. Jā, bet es gribēju tev paudžu maiņas jautājumu, varbūt arī, jo tas man arī šķiet ļoti būtiski, ka jau studiju laikā kaut kādā mērā radīt interesi arī praktizēt nākotnē akadēmiskajā vidē. Jā, jo... Nozīmīgi. Jā. Ļoti nozīmīgi. Jā, un tāpēc arī mēs esam tieši šogad jau ieviesuši, ka maģistratūras studenti iesaistās projektēšanas nodarbībās. Tādā veidā viņš jau būs kaut kādu pedagoģisko pieredzi. Tā ir tēma, tā ir noteikti tēma. Es atceros sevi studiju gadā, man ļoti pievilka tie pasniedzēji, tādi nebija daudz, kas ir kaut kādā ziņā līdzīgi, kas kaut kādā ziņā vēl var iekāpt tavās kurpēs. Tur noteikti ir tēma padarīt to vienmērīgi, tepat laikā
noteikti atstāt tos vecos 40 vai vienalga, cik gadus strādājošos, jo tur arī ir, toreiz man tā nelikās, bet tur ir, man liekas, ļoti, ļoti liels nospēkums no Lapiņa kunga, tāds pozitīvā ziņā, no Andra Vītola, toreiz galīgi tā nelikās, bet, jā, būtisks jau tas, kas paliek pēc ilga laika, vai ne? Tas, ko Sandra Prākuma teica, ka tagad kļūst viedāks, tev tiešām tas lauks, tas skatu punkts attālinās. Jā. Man tas ļoti interesants komentārs. Mums ir viens kolēģis, neteikšu vārdā, bet ļoti, ļoti pieredzējis, ar kuriem ļoti asas bijušas diskusijas, ļoti strīdi, ļoti asi, jo viņš ir tāds tikai ar vienu patiesību. Mūsu profesors viens. Un man ir interesanti, ka man ir varianti. Nevis viens. Un vienkārši, kad tas jau tā atdziest, tad es tā iekšēji, citiem es nesaku, bet arī vienmēr viņam ir taisnības. Tā vajag, jā, kaut kas tur ir. Tas, ko Artūrs minēja par Minhenu, man šķiet arī jūsu pēdējais podcasts forši ar Ingurdu Lazdiņu, man liekas, ka tam ir tēma arī par to, kā to nosaukt, kad velkas ap to vienu konkrēto pasniedzēju, bet es tur redzu arī risku pārāk kaut kā novienādoties, man šķiet, varbūt tieši tad kaut kāda iespēja izceļoties pa kaut kādiem pasniedzējiem, kādām tēmām, varbūt tas ir tas, ko studijām ir jādod, jo arhitekta profesiju mēs mācāmies visu mūžu pilnīgi noteikti, un kā Sandra saka, attālinoties, es redzu, ka īstenībā tā universitāte, viņa visvērtīgākais bija dažādība. Vajadzētu sākt. Mēs beidzam? Nē, es atvainojos. Mums vēl kas gastu. Bet es gribēju izstāstīt, ko mēs esam, tā kā Sandra saka, mēs esam izdomājuši, kas ietekmēs vistiešākā veidā jauno studentu, pirmkursnieku. Mūsu ideja ir tāda, ka pirmajos 2 kursos ir kā reiz tas viens pasniedzējs, kurš ir tā kā tas mentors vienlaiks, un kad tas jaunais students, kurš ir atnācis no vidusskolas, kas ir vienmēr bijis klasē, pēc noteikta grafika strādājis, pēc stundu saraksta, viņam ir klases audzinātājs, ja? Un lai nav tā situācija, ka atnākot uz universitāti, viņš tā kā īsti vairs nesaprot, tur 6 pasniedzēji, pie kura man jāiet, kā. Mums visiem tā bija. Jā, es to stāstīju, un es tā kā, man tā bija. Mēs ar draudzeni atnākam, pastāst, ejam uz kino. Reiz. Un tāpēc mēs tagad izdomājām, ka no septembra pirmajos 2 kursos būs tomēr vienam vai 2 pasniedzējiem. Es pat redzu, ka tas ir viens viedais pasniedzējs, un otrs varētu būt tas asistents no maģistratūras vecākajiem kursiem, ja? Ka tiek piesaistīta konkrēta jauno studentu grupa, ar kuriem tā kā strādā vairāk ikdienā. Līdz ar to ir tās savstarpējās atbildības tam studentam pret konkrēto pasniedzēju, konkrētam pasniedzējiem pret konkrēto studentu. Bet tas nenozīmē, ka viņš strādā visu gadu, protams, kopā, tā kā viens pret vienu. Bet ir, teiksim, reizi mēnesī tās kopīgās skates vai kopīgās diskusijas, kurā tad iesaistās visi tie 6 pasniedzēji ar visiem studentiem kopā. Jā. Bet pēc tam, sākot no 3. kursa, tu tad pakāpeniski pāriet tomēr uz to konsultāciju režīmu, kā tas bija arī manīs studijās. Tas tāda mentoru kustība. Jauno ārstu asociācija tieši to lūdza. Principā, lai aizietu reģionos strādāt ārsti, tad viņu ierosinājums bija mentors. Viens mentors, kas noteikti ir, vai nu pašvaldības cilvēks, kas varētu strādāt ar jauniem speciālistiem, vai tas ir vadības cilvēks attiecībās slimnīcā, bet otrs tieši to, ko jūs teicāt, ka kāds no kolēģiem ir kopā, tas ļoti palīdz.
Jā, pilnīgi noteikti. Un es domāju, ka tas arī zināmā mērā atrisina to jautājumu, par ko mēs runājām, par ko Valdis minēja, ka katrs students ir diametrāli citāds. Un man liekas, ka ir nepareizi, ka varbūt ir tiešām pilnībā viena tā programma, lai arī programma ir viena, bet katrs no tiem pasniedzējiem var dot nedaudz citu to virzienu, kurā tad to attiecīgi var pielāgot to, kādā virzienā tu sevi kā arhitektu. Jā, un man, es laikam, ja mums drīz būs jākāp ārā, ko es galveno, ko es gribēju uzsvērt, cik ļoti, ļoti ir svarīgi sarunāties, ka studenti nāk, saka savas idejas, priekšlikums, kā kopā uzlabot darbu labāk un, tas nekā tur katrs tur bubina pie sevis, tam nav rezultātu vispār nekādu. Mums tiešām ir jāstrādā sadarbībā un tādā veidā, ja arī to kuģi, mēs, tas ir tiešām tā kā Saims saka, tas nebūs tā, ka tūlīt var radikāli tās izmaiņas var notikt pamazām, jo tur ir tāpat akreditācija, tāpat dažādi normatīvi, kas tāpat arī galā pasniedzējiem jau ar savu ikdienu ir jāmaina, un tas nevar notikt vienā dienā, ja. Bet jā, ja mums ir tā vīzija, ko mēs redzam, kur mēs gribam doties, tad jā, pamest to gala punktu, mērķi. Jā. Nomaini. Kaut kur citā ostā. Jā. Bet tā, labi. Labi. Lai jums izdodas. Paldies.